Vai jūs būtu ar mieru atbraukt paciemoties pie mums? Nezinu, no kurienes Matildei izskanēja šādi vārdi, bet varbūt tos nerunāja prāts, bet gan sirds. Vai, paldies, cik negaidīti, bet varbūt varam sarunāt tā, ka jūs apspriežat šo ar savu ģimeni, jo negribu būt par apgrūtinājumu. Prātīgi sprieda sarunu biedrs. Vēl pirms atvadīšanās abi vēl šo to pārunāja un atvadījās. Ratos cītīgi gaidīja Kārlis. Protams, uzdeva jautājumus, kas mammai šeit darāms. To dēls visu pateikšu un paskaidrošu vakarā. Vakarā visi tad tika sapulcināti vienkopus, un Matilde visu izstāstīja, arī savu piedāvājumu Raimondam. Kārlis tiešām bija pārsteigts, ne tik daudz kā ar mammas izteikto piedāvājumu, kā par ziņu, ka viņam ir brālis. Jau bērnībā viņš ļoti vēlējās, lai būtu kāds vēl ar ko paspēlēties. Debesis jums bija uzklausījis viņa velmi, kaut ar nokavēšanos, bet tā tika izpildīta. Lūdzu, tev ir brālis. Pēc garām sarunām visi vienojās, ka Raimonds laipni gaidīts viņu sētā. Kamēr zirgs vilka ratus, kuros sēdēja Matilda un Kārlis, jo brauciens bija uz ciematu, tikmēr nelielo kambarīti uzposa Silva. Tīrija, berza, saklāja nelielu gultas vietu, lai ciemiņam patīkama ciemošanās. Uz plīts pīlē sānus sutināja gaļas gabaliņi, ieskauti grūba apvalkā. Saldajā varēs piekost baltu maizi ar liepu medu. Cerams, ciemiņam būs paprātam. Izkliboja Raimonds. Sasveicinājās ar Matildi un pirmo reizi sveicienam pasniedza roku savam brālim. Abi viens otrā raudzījās kā spoguļa attēlā. Līdzība apbrīnojama. Sasēdās ratos un sākās jauns dzīves posms Raimondam un visiem pārējiem, pašiem nenojaušot. Pasēdēšana izvērsās sirsnīga. Visu starpā nebija jūtams saspringums vai mulsums. Sajūta, it kā Raimondu un visus pārējos pazītu visu dzīvi. Likās, ka brālis ir atgriezies no tālāka ceļojuma un beidzot atgriezies tēva mājās. Ierādītā gultas vieta Raimondam ar patika. Viņš beidzot jutās tiešām kā mājās, kur ir gaidīts. Ciemošanās jau bija pāris nedēļas. Raimonds sāk justies kaut kā nērti. Piesēdis uz puķu soliņa blakus Matildei uzsāka sarunu, ka laikam tad būtu laiks doties prom. Matildei pašai par brīnumu Raimonds bija kļuvis mīļš. Viņa apjautājās, vai esot kur atgriezties, vai kāds tur ir, kas gaida, vai varbūt jāatgriežas darba gaitās. Uz visiem jautājumiem Raimonds varēja atbildēt ar vienu vārdu – nē. Īstas dzīves vietas nesot, bet darba gaitas apgrūtina kāja. Tā ātri nogurst un pārpūlēta vakaros ļoti sāp. Piepelnoties ar gadījuma darbiem, esot savulaik apguvis kokapstrādes darbus. Tad, lai paliekot pie viņiem, pavisam, ja nav kur doties. Mājā vieta ir un putras karot ar sanāks. Izteica savu piedāvājumu Matilde. Piedāvājums bija negaidīts, bet patīkams. Raimonds pateicās, lai šo visu apdomātu jāpiet kāds līkums. Kāja neļāva staigāt garus gabalus, tāpēc galamērķis bija piemājas pirtiņa, no kuras ar paveras skaists skats uz upi. Kāds nāca, jo zāles čaukstēšanu nācēju nodeva. Raimonds atskatījās. Nācējs bija Kārlis. Redzējis, ka viens te sēžot, vai kas noticis? Raimonds godīgi izstāstīja par Matildes piedāvājumu, tāpēc nolemis šeit to apdomāt. Ko tur apdomāt? Piekrīti. Nekur nav tev jādodas prom. Būšu tiešām priecīgs, ja paliksi te. Piepalīdzēsi mājas solīt, cik varēsi.
bez liekiem ievadiem noteica Kārlis. Raimonds nespēja noticēt tādai laimei. Viņam, kuram visu dzīvi kā lūdzējam pēc siltuma un mājīguma, bija jāstaigā pie laimes mātes ar izstieptu roku. Un te nepilna mēneša laikā šādi patīkami notikumi. Abi brāļi apskāvās, un Raimonda lēmumu saprata pat jau pavecā Pirtiņa. Raimonds un Kārlis iegāja mammas istabā, un viņa jau pirms vēl kāds ko teica, visu izlasīja abu acīs. Tagad Matildei būs 2 dēli. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.